Tā, tādā gadījumā mēs dosim vārdu Latvijas mūzikas producentu apvienības, SIA mikrofonu ieraksti, valdes priekšsēdētājiem, Latvijas izpildītājiem producentu apvienības valdes locekli Elitei Milgrāvai. Paldies par doto vārdu. Es domāju, ka šī brīža aina šeit jūs redzat, kā izskatās reālā situācija mūsu valstī. No reālajiem intelektuālā īpašuma radītājiem, pārstāvjiem, ražotājiem esmu tikai es viena. Pārējie visi, kā jūs redzat, šeit sēžu tikai es viena, un es varu pateikt arī kāpēc, jo labi, es zinu, ka Ieva Platperei, diemžēl, viņa ir mājas apstākļi, un intelektuāla īpašuma radītāji ir iebiedēti diezgan nopietni, un man arī kolēģi ieteica nepiedalīties šajā diskusijā un nenākt un nerunāt, tāpēc, ka kopējais populistiskais sabiedrības viedoklis ir tas, ka intelektuālo īpašumu nav jāaizsargā, mēs esam laupītāji zagļi un iedzīvošanās kāra ir vienīgais, kāpēc mēs pastāvam šajā brīdī. Un arī šeit, kā jūs redzat, vārds vispirms tiek dots pirātu biedrībai un tikai pēc tam intelektuālā īpašuma radītājiem. Un es vispār uzskatu, un es te varbūt paudīšu kaut ko nedaudz skandalozu, bet es domāju, ka es varētu arī atdalīties no šīs sabiedrības, iet projām, tāpēc, ka es uzskatu, ka sēdēt blakus ar vienādās pozīcijās ar pirātu biedrību, kura līdz ar to tiek akceptēta no valsts kā legāls veidojums, tātad pie mums valstī pirātisms ir legāls, jo pirātu biedrība tiek visur arī mēdījos, tiek uztverta kā svarīga un būtiska diskusijas sastāvdaļa, un, ja, teiksim, pēc Satversmes tiesas tiek veidots sižets radio vai televīzijā, tad no dārgā 5 minūšu laika tiek atrasts laiks tieši pirātiem izteikties, nevis valdībai un valsts institūcijām, kurām būtu kaut kas jādara. Un jāpasaka, kāpēc ir tāda situācija. Un es nezinu, vai, teiksim, apspriežot nāves sodu ieviešanu vai neieviešanu, arī tiek pieaicināti apspriest sēriju veida slepkavas, vai, teiksim, runājot par nodokļu politikas izmaiņu, mēs arī pieaicinām lielākos nodokļu nemaksātājus. Katrā ziņā pirātu biedrība deklarē, ka pirātisms tas ir labi, un viņu šī iespēja izteikties tiek ļoti apsveicami sagaidīta. Tā vietā, lai, teiksim, Virkau kungs sēdētu šī vietā, kurš aizstāv intelektuālo īpašumu, man pretī sēž pirātu biedrība. Un tas ir reālais šķērsgriezums mūsu situācijai šobrīd. Un pēdējā laikā es esmu diezgan daudz bijis iesaistīta dažādās aktivitātēs, piespiedu vai labprātīgā kārtā, un mani pārsteidz arī tas, ka kaut vai tā paša Satversmes tiesas jautājumā ļoti ilgstoši mediji vispār pat nejautāja mums neko, mums tiem, kas ir iesūdzējuši tiesā valsti par to, ka nepilda savus pienākumus attiecībā pret intelektuālo īpašumu. Cienījamie mediji, es negribu jūs kritizēt, protams, tas draud ar to, ka es dabūšu atkal kārtējo sitienu par to, ka es atļaujos kaut ko tādu pateikt, bet esiet taču saprātīgi, paskatieties uz to visu reāli. Kāpēc mēs popularizējam viedokli, ka pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības ir pieļaujami, ka tas ir valstiski atbalstāmi un ka tā tam arī jābūt. Visu mums vajag par brīvu. Tā kā komunismu laikos savulaik māksla pieder tautai. Mēs esam atkal atpakaļ pie tā. Apsveicu visus ar to, un mēs varam droši turpināt diskusiju par tēmu, kā varētu darīt vieglāku dzīvi visiem, kas vēlas atbalstīt pirātismu. Paldies! Jā, paldies, Platpers. Jā, es drīkstu atbildēt. Paldies. Nē? Labi.